Esat sveicināti manā YouTube kanālā. Mani sauc Veronika, un šodien mums ir adītājas dienas grāmata, jauns vlogs, un šis vlogs mums ir martā. Patiesībā, man liekas, ka šajā vlogā man īsti nav daudz ko stāstīt, jo šis nebija mans mēnesis. Šis nebija mans adīšanas mēnesis vispār. Minimāli. Jā. Tā kā jā, man ir daži gatavi darbiņi, daži procesi un plāni. Par dzijām jaunām īsti tādas dzijas daudz jaunas nav. Ir tikai daži. Domāju, sāksim ar gataviem darbiņiem. Tātad pirmais gatavais darbiņš ir man mugurā. Es viņu biju iesākusi jau februārī, tātad pēdējā vlogā iepriekšējā. Es rādīju, kad man ir viņš iesākts, un marta sākumā es viņu pabeidzu. Man gala rezultāts ļoti patīk, ļoti labs patēriņš, ļoti viegls adījums, ļoti silts adījums un, man liekas, tāds universāls. Jo šis ir pavisam tāds vienkārši modelītis. Man liekas, ka vienkāršākie vienmēr ir visi tie labākie. Reglāns no augšas. Vienkārši adīts uz leju. Protams, izvedot arī mēnestiņu, piedurknes. Ļoti garu es neadīju. Man ir noteikti savs plus mīnus vienmēr garums, kuru es adu, lai pieskaņotu savai ikdienai. Tādi konkrēti gari adījumi. Mani tikai, man liekas, no pirktajiem. Tātad adīju es no Drops Brushed Alpaka Silk. Konkrēti šī krāsa ir 04, bet es rādīšu citu piemērā. Lūk, Alpaka Brushed Silk, kur mums ir 77% alpaka un 23% zīds. Šī tāda viena arī no diezgan populārajām dzijām. Es viņu izmantoju bieži, man šī dzija ļoti patīk, viņai ir laba cena, viņa labi nesājās, man viņa baigi nebumbuļojās, man ir bijuši viens džempers, jau vairāk nav, bet man ir viens vēl džempers, un es viņu nesāju, un man tādi īsti izteikti bumbuļi nav sametušies. Es domāju, ka es viņu nesāšu visu šo sezonu, un varbūt ziemā es viņu nesāšu izteiktāk tieši ar pufaiku, un tad, ja, teiksim tā, pārbaudīšu, testēšu, un tad jau redzēšu, sapratīs, kā gal galā uzvedās, bet man patīk, adīju radatām numuru 3,5 un izlietoju nepilns 4,5 kamols. Man liekas, ka no tā 5. kamola es paņēmu reāli kaut kādām dažām rindām valnīti, man pietrūka. Un šai aciņai jau meitenes ir testa grupā salasītas, atliek tikai visu salikt Wordā un iedot meitenēm testēt. Un jā, šis ir viens no maniem gataviem darbiņiem, man viņš ļoti patīk, ļoti apmierina. Un tagad tikai vajag tādu laiku, lai varētu viņu biežāk nesāt, jo tagad ir tas, gan rudenī ir tas sākums, kad tu nezini, ko īsti ģert pa plānu, tad ir augsts, pa biezu tad ir karsts, un šeit pavasarī arī tagad kaut kas līdzīgs. Un tad no gataviem darbiņiem vēl ir zeķes, 2 pāri. Un man zeķiem ir arī iznācis apraksts, saucās zeķes 2, kur ir 2 veidu biezuma zeķes. Ja? Es piedāvāju aprakstā, es iedodu sarakstu apmēram kāda zeķu dzijas jūs varētu iegādāties. Protams, ja jums ir mājās krājumi, tad tas ir pats labākais, kur jums ir 6 plai, tātad vidēja biezuma zeķes un 4 plai, tātad plānās zeķes. Šos 2 pāris es adīju vasarā. Ja kāds skatās un mani un atcerās, šis ir Nords, un šo es neatceros, bet tāda standarta krāsa. Šī ir Katija, un šī 7 brāļi. Patiesībā viņa ir nedaudz biezāka nekā 6 plai, bet man viņu vajadzēja izadīt. Un šeit vēl ir klāt volāniņš, arī aprakstā ir minēts, kā tiek izadīts volāniņš. Un lūk, šīs dosies dāvanā manai mammai, lai viņa viņus varētu nesāt. Nezinu kad, gan jau viņa pat izdomās. Tātad viens pārītis, un otrs pārītis ir, kamēr es slimoju, jo es arī martā uzspēju paslimot, martsākumā. Brālim zeķes, brālim minēs, ka viņam tā kā sarkanā krāsa simpatizē, tad es arī
paņēmu un izmantoju iespēju, jo es viņam biju atdevusi vienreiz zeķis arī, bet viņš teica, ka viņam vajag biezāk zeķi, tad es paņēmu šo. Šī mums ir Regija 8-kārtīgā. Es viņai neatceros nosaukumu, bet es pielikšu bildi. Šī tik daudz man palika pāri. Es sadīju ar bumerangu papēdi, jo es nevarēju saprast, pietiks man dzīve vai nepietiks dzīve, bet kā tur bija minēts, uz 45. izmēram mierīgi pietiek viss kamols, jo es atdatu vēl klasisko parasto papēdi. Es adīju bumerangu un man patīk, neko pāradīt negribu, plus mīnus, plus mīnus, es te saku. Es neadīju viņas abas vienādas, kā jūs redzat, jo, teikšu tā, slimošanas laikā baigi man nedomājās. Es uzadīju vienu un uzreiz arī sāku otru, un tā kā rakstiņš nedaudz atšķirās, bet tā kā viņš viņas lietos pa mājām, un viņas, tad es domāju, tur baigi nespēlē tā, man liekas, ka tas vienalgi. Un Dzigai ļoti patīkami, mīksta maiga, tādas reāli māju zeķes. Ir plānos iegādāties vēl šādu dziju un uzadīt sev māju zeķes, un varbūt arī vīram. Tam vīram es laitīgi grib tā zeķes sadīt, bet kaut kā neādās. Bet viņš arī nav ieinteresēts zeķēs. Viņš man te bija minējis, ka lai es viņam uzvadu jaku, jeb kardiganu, kā viņi vēl sauc. Bet es viņam atteicu, jo es teicu, vieglāk ir tev nopirkt, tāpēc, kad viņš grib no plānas dzijas, un šeit tev es nemšu uz numuru 3 adatām adīšu to jaku. Nepaldies. Jā, tātad šie ir mani gatavie darbi. Tas arī ir viss to gatavajiem darbiņiem. Pati esmu izbrīnīta, ka tik maz. Man ir iesākti darbi, kuri nav vēl pabeigti. Kādēļ es viņus vēl neesmu pabeigusi, es nezinu. Es nezinu, kādēļ es neesmu šos 2 darbus pabeigusi. It kā laiks un iespēja bija, bet kaut kā pazuda iedvesma laikam. Un man vienu dienu rakstīja mana tante ar jautājumu, vai es varu viņai uzadīt tīkliņu džemperi, bet ar mazāk izmēru adatām, nevis kā kamēlija sadie numur 10 adatām, ja maigo pieskārienu 2 diegos ar numuru 5. Viņi gribēja konkrēti vienā diegā, no sākuma numuru 8 adatām, bet beigās es uzadīju 2 paraudzīgus. Viens bija numur 6, viens bija numur 8, un viņa teica, ka viņai numur 6 vairāk simpatizē, un, lai man būtu kaut kas savādāks, es paņēmu un adīju reglānā. Ir arī izadīts mēnestiņš, tāds varbūt neizteikts maziņš. Un, lūk, tik daudz man ir uzadīts. Vēl atliek tikai piedurknes pēc būtības. Te galīgi nav daudz darba. Jāuzad tikai piedurknes. Un tā kā ādās diezgan ātri raiti, brīnos, kāpēc vēl nav man uzadījušās. Bet jā, lūk. Dropskid silk vienā diegā ar adatām numur 6. Krāsa, lūk, šāda interesanta, tante gribēja tādu augsti baltu apmēram. Numur 38, kopā es paņēmu 4 kamols. Visticamāk, man pietiks ar 3 kamoliem, bet es domāju, lai man ir, es zināšu labāk, un plus šo kamoli, ja man viens paliks pāri, es viņu likšu klāt zeķiem, jo man ir plānas dzijas zeķiem, kurām var pielikt klāt mohēriņu, lai ir nedaudz biezāka zeķe. Un jā, tad man ir izgājuši nepilni 2 kamoli. Man reglānam kaut kur pirmais kamols tik tālu aizgāja. Un tad es domāju, ka man 3. kamols aizies piedurknēm. Man vajag paskaitīt, jo man tante ir atsūtījusi konkrētus mērus, kā viņa grib. Tādēļ man būs jāapsēžās un jāparēķina, cik bieži noraukt piedurkni, lai dabūtu to viņas noteikto blīvumu, ko viņa grib. Šis ir adīts uz SM izmēru. Pašai interesē ļoti gala rezultāts, kā izskatīsies, un jā, man atliek tikai uzadīt piedurknes, un man to vajadzētu izdarīt līdz aprīļa vidum, jo mēs aprīļa beigās dodamies ciemos uz Latviju, un man to... Tā kā šis ir viens no maniem procesiem, kurš ir jāpabeidz. Tad otrs process man ir jaka, kuru es iesāku. Pēc tam, kad es uzadīju šo jaku pūkaino no Brušet, man nepamet doma, kad es gribu savu vēl vienu jaku, bet kas nav
pūkaina, kas ir vienkārši, gluds adījums, kurai nelien ārā pūkas. Tomēr, sēžot mašīnā vai kā, citreiz tās pūkas metās nost. Brušetam var būt ne tik izteikti, bet, pieņemsim, mohērai bet man gribēs kaut ko savādāku. Un iepriekšējo vasaru es adīju jaku Pērli, viņai arī ir pieejams apraksts, ja jums interesē. Man gribēs atkārtot vēl vienreiz jaku, tikai īsā versijā, jo man citreiz, prasās īsāka jaka, ka man gribēs tādu īsu jaku. Un iepriekšējo nedēļu es biju Ķelnē, satiku Lindu no Let's Knit un viņas mammu, un mēs bijām uz tādu, es tagad nevaru pateikt, uz H+H kolegne. Būs pierakstīts, kur ir visi dzīvražotāji, tā kā prezentē sevi, un tu vari veidot ar viņiem sadarbības, ja jums jau ir veikals, vai jūs plānojat veikalu, un tā kā man bija iespēja dabūt biļetes, tad man ar vīru bija tāds tā kā randiņš, ar vīru aizbraucām, aplūkojām, pastaigājām vēl pa veikaliem, un labi pavadījām laiku. Un man galvā bija ienākusi doma, ka varbūt es varētu sev uzadīt to jaku un braukt ar viņu uz Vāciju, uz Ķelni. Un man bija, lai jūs saprastu, es to ideju izdomāju pirmdien no rīta, un pēc būtības man vajadzēja jau piekdien plus mīnus no rīta pabeigt, lai varētu ielikt mazgāt, un viņi varētu izžūt. Tad pēc būtības man bija tikai 4 dienas, ko adīt. Un es pat sāku jau filmēt vlogu, domāju 4 dienas, zinot manus tempus, es uzspēšu. Pirmās 2 dienas, pirmās 2 dienas es ļoti daudz uzadīju, bet vēlāk man vienkārši pazud mūza. Un man pazud tā mūza, ka es pat adats negribēju ņemt rokās. Es paņēmu, kaut ko tur paknabināju, kaut ko tur pādīju, dažas rindiņas un liku nost, jo man vienkārši nebija vēlēšanās. Un tad tas laikam bija arī tāds, tas signāliņš, ka tā ideja ir jāatmet nost, jo nevaru es sev piespiest galīgi man nesanās līdz tam. Pirmajās 2 dienās es uzadīju, var teikt, visu stāvdaļu. Protams, viņa nav gara, kā es minēju, bet savi 44 cm garums kopējais viņai ir. Lūk, šādi viņa izskatās tagad. Adu no lejas uz augšu, adu noteiktu garumu, tad es adalu priekšas, adu vienu priekšu, otru priekšu un tad muguru. Un pēc būtības jakai Pērlei oriģināli ir cita veida apdare, jūs redzējat bildē, ir dubultā mala. Es viņu tā kā iesāku, bet man nepatika, kā ar šo dziju izskatās dubultā mala. Patiešām, man nepatika. Un man tajā dienā tas, ka nepatika, man vēl nebija tā iedvesma, es domāju, adīšu vienkārši 2x2, tā kā man jau ir valnītis. Un es uzadīju 2x2, vienīgi man laikam prasījās izteikti lielāki pogcaurumi. Es varu teikt, es nepareizi noraucu tos valdziņus priekš pogcauruma, vēlāk es tikai sapratu, ka es varēju kaut kā savādāk darīt, bet apdara vēl paliek zem jautājuma. Es gribu pieķerties piedurknēm, kas īstenībā neprasa daudz laiku, teiksim tā, ieslēgt vienu filmu, tad viena filma, viena piedurkme apmēram iet. Līdz apmēram 2 stundu garu filmu. Un, es gribu uzadīt piedurknes un tad redzēt kopskatu un tad izdomāt, vai atstāt 2x2 valnīti, vai tomēr varbūt vēl vienreiz mēģināt dubulto maliņu, bet man nepatika, tad tur ir jāņem mazāk izmēra adatas. Es nezinu. Par šo dziju. Šī mums ir Lamana Como Grande Tweed. Viņai ir diezgan pabieza. Viņai ir 50 grami uz 120 metriem, bet viņai tas pavadiens ir ļoti pabiezs. Ja? Viņš tāds pufīgs, ja jūs, piemēram, salīdzināt ar Drops Daisy, kas ir 50 gramu uz 100 metriem, jūs redzat, ka Lamana viņai ir pabiezāka. Un es adu ar adatām numur 4,5. Oriģināli jakai es adu savai oriģinālai jakai numur 5, bet šeit es paņēmu numur 4,5, jo es, nezinu, man likās, ka tā būs labāk, bet īstenībā droši arī var adīt ar numur 5 adatām. Un šeit mums ir 100% merino super fine. Man ļoti patīk krāsa numur 47, kopā man ir 8 kamoli un izlietoju es jau
3 jeb 4 kamolus. Man ir jāpaliek, bet man liekas, ka šis ir iesākts 4. kamols. Tātad man pietiks pilnībā uzadīt. Es rēķinos, ka plus mīnus pa kamolam plus mīnus aizies vienai piedurknei. Un man pat paliks pāri. Un ja man paliks pāri, es zinu, ko es no viņas sadīšu. Es no viņas sadīšu cepuri jeb matulenti. Ja cepuri, tad man bija doma uzadīt atkārtot vēlreiz cepuru Matildu. Bet bez bumbuļa vienkārši tādu. Tad redzēsim. Bet to es vismāk atstāt rudenim. Bet es zinu, ka man paliks pāri, jo man ir īsā jaka. Jā. Tā kā jā, man lūk ir, teiksim, vēl viens nepabeigts darbiņš, mans projektiņš, kuru man vajadzētu pabeigt. Nezinu, vai es viņu pabeigšu marta beigās, jo tūlīt jau marts beidzās. Bet man ļoti gribās pabeigt gan šo jaku, man gribās pabeigt gan tantes džemperi, lai var, teiksim, pielikt to ķeksīti, jo viņi abi divi pārāk ilgi stāv. Parasti man nestāv tik ilgi darbiņi, ja es sādu, ičevišķi lielie darbiņi, bet kaut kā šoreiz man patiešām ļoti ilgi viņi ap divi stāv, un man gribās viņus ātrāk uzadīt. Gribu jaku arī pabeigt līdz braukšanai, jo ir doma jaku ņemt līdzās. Ja man liekas, ka ar viņu varētu būt baigi forši. Tādas ir manas domas. Tātad tas ir numur 2. Un numur 3 ir zeķes. Numur 3 ir zeķes. Un tās ir zeķes no Opāla. Adu dāvanai, kuru šo dāvanu man arī vajadzētu ņemt līdzās uz Latviju. Tādēļ man vajag uzadīt šīs zeķes līdz braukšanai prom. Un adu no Opāla, kas ir 6-kārtīgā, 150 gramu 420 metriem. Un lūk, šādi izskatās. Pirku es viņā veikalā Kamelija Jārnis, tā kā, ja jums interesē, droši apskatiet viņiem mājaslapā. Un man vēl ir atlaižu kods, lai dabūtu 10% atlaidi. Atlaižu kodu jūs varat atrast iepriekšējā video. Un man ir krāsa Sofija ar kaut ko vēl, jo tur ir ļoti garš nosaukums, teiksim, vārdu Sofija. Un es jau iesāku otru zeķi. Šeit es nenoslinkoju un attinu tā, lai man sanāk vienādi. Ja tā pagriež, sanāk vienādi. Jā. Un man vajag uzadīt vēl vienu. Vienīgais tāds maziņš mīnusiņš man. Es skatījos seriālu vai ko es darīju. Man vajadzēja, tad, kad es veidoju papēžas daļa izliekumu, man vajadzēja vēl pa vienai reizītei noraukt, lai sasniegtu iepriekšējo valdziņu skaitu, bet es aizmirsu, es galīgi kaut kā, man vienkārši izkrīt no galvas ārā. Un man vien te ir pa 4 valdziņiem vairāk nekā šeit, bet man liekas, ka tas nav tik kritiski. Uzvelkot uz kājas, baigi tā neredzi, tāpēc es domāju, ka es atstāšu tā, kā ir, un man galīgi zeķi no šo ārdīt ārā un pārādīt negribās. Vienīgi ir jāatcerās, ka šeit tieši tāpat jāizdara, un šeit man vēl paliks pāri, varbūt uzadīšu meitai zeķes, jo viņa šī krāsa iepatikās, mazākā meitē šeit, man liekas, mierīgi varētu palikt pāri un sanākt viņai zeķītes, bet, nu, laiks rādīs, mani ģimenes locekļi baigi nenēsā adītas lietas, tāpēc es baigi neiespringstu uz viņiem. Neesmu adījusi saviem bērniem zeķes nevienu reizi vēl. Vecākā meita staigāja vienmēr gan arī za plikām kājām pa mājām. Mazākai vai viņi nesās. Es nezinu, es domāju, ka es varbūt uzadīšu viņiem uz rudeni. Un tad jau redzēt. Tad jau redzēsim, varēs jau paskatīties, viņi nesās, nenēsās, lai zinu. Jo adīt un tērēt laiku un zināt, ka viņi nevilks, man ar tā nepatīk. Tā kā jā, lūk. Un tas ir mans 3. darbiņš, kuru vajadzētu pabeigt arī līdz aprīļa vidum, lai viņu ņemtu līdzās. Tas arī ir viss no maniem procesiem un gataviem darbiņiem. Par dzijām. Es neatceros, vai pagājuši reizi es biju rādījusi vai nē, bet varbūt es biju minējusi, kad es biju pasūtījusi drops dziju, jo drops deizijam un vēl noteiktām pozīcijām bija atlaide līdz februāra beigām. Tad es piepasūtīju klāt dzijas. Viena šādā krāsā drops Daisy numur 2 un otra krāsa numur 11.
Un man vajadzēja piepasūtīt, un man sanāk katram pa 4 kamoliem. Un šeit ir plānos adīt 2 pumpiņakas, un abas 2 pumpiņakas ies dāvanā 2 māmiņām. Un tur vēl paliks pāri, tad vai nu cepurīti, vai nu vēl zeķītes. Tad paskatīšos, bet jā, man vajadzētu uzadīt šīs abas jaciņas. Man vajadzētu uzadīt pa maiju. Es domāju, pa maiju, jūniju, jo man liekas, ka vienai bēbis būs vasaras vidū un otrai būs rudens sākumā, bet, es gribētu uzadīt, ziniet, uzdāvināt un lai man mirs ir. Tāpēc, jā, man ir vēl šādi piepirkti bija klāt un kaut kas vēl pa ceļam, es jau piemirsu ko. Un man ir jāuzad pumpiņakas, bet tas būs visticamāk maija projekts. Tad man pa aprīli gribētos iesākt. Man ir vēl viena sadarbība ar Kamēlija Jārns. Pirmais sadarbībā es uzadīju džemperīti Kamēlija, tīkliņu džemperīti. Viņam ir pamācība YouTube. Un viņu es uzdāvināju savai draudzenei. Jāatgādina tikai draudzenei, lai kāds bildes uztaisa. Un otrai sadarbībai būs jaka. Jaka vienkārši parasta jaka, citu viņu vēl sauc kā balonveidīgo jaku, kas ir vienkārši adīta turpat pakaļ sadalītas ādu mugurā, ādu priekš, sašuj kopā un tad rokas. Ja? Tāda pufīga, vienkārši vasarīga jaka. Un 2 diegos es plānoju adīt, un man ir jāuzad paraudziņš ar adatām numur 8 un ar adatām numur 10. Un ir jāapskatās, kā izskatīsies paraudziņi ar to dziju, ar tām adatām. Un ir jāsaprot, un to es gribētu. Pēc būtības šis ir ļoti ātrs process, ja tās būs lielas adatas, un adās īstenībā pūkainas lietas vienmēr ātrāk nekā merīno, apmēram tā, tad vajadzētu uzadīties ātri. Un tad vēl būdama ķelnē, man bija dzimšanas diena marta vidū, man bija jubileja, man palika 30 gadi, un man Linda ar Santu uzdāvināja dāvanas, un viena no dāvanām ir, lūk, šī dzijas polē, kas mums ir kokvilna. Man ļoti iepatikās krāsa, man liekas, ka ir ļoti skaista, un viņa dienas gaismā izskatās tā, bet vakar gaismā izskatās savādāk. Un es jau satinu 2 kūkas, un tās kūkas tāds interesants sanāca, bet es satinu 2 kūkas, vakar mēģināju adīt vienā diegā, paraudziņu, bet pārāk plāni priekš maniem. Zeķiem ir vēl labi, ja? Bet kaut kādu lielāku procesu, ja tu gribi uzadīt, tad man tas laikam būtu pa grūti maniem pirkstiem. Adīju numur 3 adatām paraudziņu, viņš ļoti šķidrs sanāca, šeit laikam jāņem 2,5, ar adatām numur 2,5 es laikam neesmu gatava sev adīt adījumu. Tad ir doma salikt 2 diegos, jo tas apmēram saliekot 2 diegos plus mīnus būs tā kā drops belē, es domāju. Un uzadīt paraudziņu no viņa, un šeit man, tad, kad es vakar tinu šo kūku, man kaut kā ienāca ideja, kad es gribētu sev kleitu, kad man simpatizē tā krāsa un tas salikums, un es sev galvā redzu to, ka viņa varētu būt kleita, bet vai man pietiks dzija? Nezinu, Santa teica, lai es uzvedu paraugu, un tad mēs kopā ar viņu pareiķināsim, jo es spolu dzijām esmu uz jūs, es nemāku nerēķināt neko, man tas vispār ir tabū. Un man ir jāuzved paraudziņš tad 2 diegiem. Droši vien vienā paraudziņā uzvedīšu gan ar adatām numur 3,5, gan ar adatām numur 4, lai paskatītos, kā izskatās. Un tad Santas palīdzību izreikināsim, lai saprastu, sanāks man tur kleita vai nesanāks. Man ir 2 tādas kūkas, un lūk, vēl tik daudz man ir. Šeit kopā ir 489 grami ar visu konusu. Tātad Santa teica, šeit apmēram 450 grami. Noņem nost konusu. Skatīsimies. Bet man ļoti patīk, ja nesanāks kleita, tad būs vienkārši parasts tēkraklis. Varbūt atkārtošu vasaras ziedu, jo man patīk šī krāsa, un īstenībā es gribētu no viņas uzvedīt šo vasaru kaut ko. Tas ir tāds tā kā nākotnes plāniņš, bet es viņu negribu baigi nolikt nost, jo tas ir tāds plāniņš tuvākajos mēnešos.
tad es gribēju, vispār es jau biju domājis, kad es jau iesākšu, gribēju savu maigo pieskārienu, bet tad, kad es adīju tantes džempers, biju domājis, varbūt tas nebūs maigais džempers, maigais pieskārs, varbūt tas būs džempers kā tantei. Vēl nezinu, gribu pabeigt tantes džemperi, lai saprastu. Bet laikam, kad tomēr paliks pie maigā pieskāriena, bija plānos viņu uzadīt un ņemt viņu līdz atvaļinājumā, bet es nezinu, vai es uzspēšu uzadīt, jo man vēl joprojām nav mūza atgriezusies, es visu šo nedēļu neesmu adījusi, kā tikai šī tik ten daudz zeķīti, un es nezinu, vai to var saukt, ka mūza ir atgriezusies, tas vienkārši bija tā, kad tas moments tā kā uznāca, vajag pādīt, un tikpat ātri viņš arī pazuda. Nu, redzēsim, gribētu jau uzadīt, bet vai man sanāks, es nezinu. Man ir 3 kamola, Lala Berlīna, pirku uz atlaidi, Filatī veikalā, 50 gramus 225 metriem, un šeit ir 47% alpaka, baby, 30 kotons. Tā kā nezinu, tad viens topošais process, es nezinu, vai es viņu iesākšu tagad, vai kad es būšu Latvijā, bet man ir plānos uzadīt vēl vienu zeķu pāri, jo manam tēvam bija dzimšanas diena arī nesen, un man gribētos viņam uzadīt un uzdāvināt zeķes, jo viņam darbā noder zeķes. Arī 6-kārtīgā šo man dāvināja Ziemassvētkiem Linda no Let's Knit, un vajadzētu saņemties. Man jau gribējās vakar un aizvakar. Man tās 2 dienas gribēs ļoti saņemties pabeigt to zeķi, kas man tagad uz adatām, lai iesākt šo zeķi. Bet, kā redzat, nav vēl tas sanācis. Bet es ļoti ceru, ka pa brīvdienām, un tā kā man ir viena vēl papildus brīvdiena, tā kā tie svētki būs otrās lieldienas, tad tagad man jābūt 100% tie zeķie pabeigtai, un vismaz kādai piedurknei uzadītai, un tad es gribētu saņemties un dažu dienu laikā, jo pa lielam ar adatām numur 3 un 6-kārtīgā dzīja, nu tev ilgi neprasa uzadīt zeķi. Tās ir 2 dienas, tā, plus mīnus. Varēja arī vienā dienā uzadīt. Ir adīts vienā dienā, bet, nu, baigies, uz to nemērķēju. Tā kā jā, tas ir tāds arī process. Ja es viņu pabeigšu pirms braukšanas prom, tad būs baigi labi, tad es paņemšu kaut kādu citu zeķu dziju un adatas, kuras man nav žēl, un tas man būs tāds projekts līdzņemšanai, jo mēs lidosim ar lidmašīnu, un nezinu, kā tur būs ar tām adatām, vajag man, parastās kaut kādas savas adatas, kuras nebūs žēl, teiksim, ja arī nāksies atstāt. Un jā, tā kā vai nu šīs dzīve būs, bet ja es viņu uzadīšu līdz tam laikam, tad es paņemšu kaut kādu citu, arī droši vien 6-kārtīgo, jo pagaidām plāno es vēl nevaru adīt, es gaidu, kad pišķi sāksies siltāks laiks, jo man kaut kā, kad es adu vasarā, numur 2 adatā, man roka labāk klausa mani. Nezinu kādēļ, bet kaut kāda savu iemeslu jau tur ir. Un tad es uzadīju vēl vienu paraudziņu. Tiesībā es jau 2 reizes adu paraudziņu, bet šis paraudziņš man vairāk patīk, un man patīk šis ļoti salikums, man tā gribās, tad, kad uzadīju šo paraudziņu, man jau gribējās sākt adīt, bet kaut kā atturēju sev no tā. Un šeit mums arī ir Lamana, un Lamana mums ir šāda, Lamana Lima un Lamana Premija, un es viņus salieku abus kopā. Tātad Lamanai Limai mums ir 70% vilna, bet merino, 25% zīts un 25% alpaka, krāsa numur 72, 50 gramus 200 metriem, nu tā kā floru viņas metrāža. Un Lamana Premija mums ir 60% mohēra un 40% zīts un arī krāsa numur 72. Viņa man līdz ap 2 saucās Cherry Blossom, un lūk šādi izskatās saliekot kopā. Ļoti skaists salikums. Pirmo reizi, abas 2 dzīves pirmo reizi lietoju, bet Lamana Premija ir kaut kāda, ir 25 gramus 300 metriem, viņa tā kā ir garāka nekā, piemēram, kidsilki, jo kidsilki ir 220, ja 210 metri, bet viņa ir maiga. Viņa ir ļoti maiga, patīkama, un abas 2 saliekot kopā tāds maigumiņš. Un tad man tāds paraudziņš ir. Viņš ir jāpaturpina, bet neesmu vēl to izdarījis. Viņš ir tik liels mans paraudziņš.
Es nevaru no saviem brīžiem. Un šeit mums ir pīnis un labiskais celiņš. Un man ļoti gribās uzadīt dilemās. Vai nu polo, vai nu vienkārši tādu tā kā tēkreklu, kas ir tāda mid-season, jūs ziniet, kad ir tāds, jo nevienmēr vasarā mums arī baigie karstums, arī citreiz tādas vēsas, vasarīgas dienas ir, un tad man liekas, ka šis salikums būtu ļoti skaists. Un es domāju, jo es esmu dilemmā, man ir jāpadomā, vai es gribu viņu polo vai kā parastu maiciņu, un vienu man gribās adīt lūk šādā, pieņemsim Lamana Lima un Lamana Premija, un kā budžetīgāka klase būtu Drops Flora ar Kid Silk. Šī tāda premium klases vairāk. Tādu vienu variantu un otru variantu no koku vilnas tā kā vasarai. Tad varbūt tās šis, ja nesanāks kleita, vai man ir vēl viena dzīve. Jā, kur vajadzētu arī izadīt, kur ir kāds cits projekts, bet nu labi. Nu, un, jā, līdz ar to es domāju, adatas numur 3,5, un tās ir Ginger. Man viņām patīk adīt, un es nevarēju atrast savus metālens, tāpēc es paņēmu koka, un man viņš šeit tā lūk stāv, un es uz viņu skatos un domāju, ko adīt, jo man jau pagājuši gadu bija viens pagājuši gadu, man liekas, vai aizpagājuši gadu. Man bija viens polo džempers uzadīts, bet viņam tur tās krāsas, brāķēns un tā pārēja, un tā dzīve vēl izstaipījās, un tad es to procesu atmetu nost. Tad es viņu gribēju atkārtot, bet tad, kad atnāca šīs abas dzies, es sapratu, ka man nesanāks atkārtot, un man tā ideja, ko es gribu, viņa pārāk tā dzīve tomēr bišķi pa plānu. Un tad es kaut kā vairāk šo dzīvi redzēju tieši kā kopā saliktu, un tad es domāju, varbūt var tādu polo uztaisīt, uzadīt. Un tas arī ir viss. Protams, ka man bez šīm lietām vēl 150 lietas galvā skraidā, kuras es labprāt uzadītu sev galvā. Un vispār labprāt uzadīt, ja man būtu laiks un iedvesme un vēl viss kaut kas. Bet ir jātiek galā no sākuma ar saviem nepabeigtajiem darbiņiem, kurus es gribu ļoti pabeigt. Būtu labi, ja es vēl pacenstos un uzadīt līdz atvaļinājumam vēl tētim savam zeķis. Un, jā, un tad vai nu meigais pieskāriens, vai nu polo. Un tad man nezinu, gan jau tuvāk laikam roka paķers to, ko viņi grib paķert, bet līdz tam laikam ir jāpabeidz. Un nākošajā video, nākošajā vlogā man būs jauna dzīve, kuru es jums parādīšu. Man draudzenes uz manu dzimšanas dienu uzdāvināja man dāvankarti no veikala Knitting for Olive, un es iegādājos sev no turienes dzīvu, patiesībā daždienas atpakaļ tikai. Jo es visu laiku domāju, ko es tur gribu pamēģināt, jo viņiem dzīves, grūti jau teikt. Viņas ir tā kā dārgas, tā kā nedārgas, ziniet, mums tās cenas tā tagad visam ceļās, kad, ja kādreiz budžetīgā dzīve jau ir dārgāka palikusi. Kamos kidmohērs maksā nepilns 8 eiro viņiem. Un es paņēmu 6 kamolus, tā kā arī vai nu maigam pieskārienam, vai nu romantikai, vai nu kaut kam citam, kas man ideja ienāks. 6 kamos paņēmu to, un 2 kamos paņēmu Heavy Merino, kas viņam arī 50 gramus 120 metriem, bet viņa nebūs tik izteikti bieza kā Lukomo Grande. 2 kamolus, un it kā es gribēju vēl, jo tur bija, ja tu iepērcies virs 100 eiro, piegāda tevi pavelti, bet es tā kā ieliku grozā vēl sev priekš vestes Marsija, Merino viņu un mohēru, ko pa lielam viņi ļoti daudz izmanto visus savus aprakstos. Bet es vēlāk paskatījos uz visām savām dzīvām, uz visiem saviem projektiem, un es sapratu, ja man vēl viens būs, ja man būs tik daudz, tad es nezināšu. Man citreiz, ka man ir pārāk daudz dzīves un vispār, ka man tik daudz idejas, man tas ļoti nepatīk, jo man liekas, kā es to visu uzspēšu. Jo pat tagad es skatos uz visu to, man liekas, kā es to visu uzspēšu. Un tāpēc es nepaņēmu, palika tikai mohēra un merino, no kuras merino es nezinu, vai nu šallīt, vai nu cepuru uzadīšu, nezinu. Gribēju vienkārši pamēģināt. Un, protams, nesanāca 100 eiro. Sanāca 60 gandrīz eiro. Un
piegāde maksā 5 eiro. Es nezinu, jo viņi sūta no Norvēģijas. Es nezinu, vai tā ir standarta piegādes cena, vai viņi skatās pēc svara, bet piegāde 5 eiro, bet ir jāmaksā nodoklis, un nodoklī man izreicināja, ka man jāmaksā nepilni 13,50, tā kā es kopā pa 6 mohēras kamoliem un pa 2 merino piegādi un nodokli samaksāju nepilni 78 eiro. Un, jā, un tur, kad vēl pie tā taks, pie tā nodokļa bija vēl tas punktiņš, kad tas nav noteikts, kad varbūt vajadzēs vēl kaut ko maksāt, varbūt nevajadzēs, nezinu. Cik ātri atnāks dzija, arī nezinu. Viņa vēl nav izsūtīta, viņa neatceros, bet man liekas, ka viņi tikai 2 reizes nedēļā sūta sūtījumus ārā, tāpēc, jā, es rēķinos, ka visticamāk viņi izsūtīs tikai nākošo nedēļu, jo, nu, tagad ir svētki. Varbūt paveiksies, un kamēr es ar jums runāju, man jau ir e-pasts atnācis ar apstiprinājumu, kad ir izsūtīts. Ja nē, tad visticamāk nākošo nedēļu. Es baigi nepārdzīvoju, man ir ko darīt, bet fakts ir tāda, ka nākošajā vlogā mēs jums paskatīsimies dziju, un paskatīsimies uz to pirmo iespaidu, un, jā, un novērtēsim viņu dzijas, jo viņu mohēras tā kā saka, kad ir mīkstas, maigas, vai tā ir, es nezinu. Man pašai ļoti interesē, bet tagad es atceros, ka tad, kad es biju ķelnē uz tām dzīvu padarīšanām, tur bija stends ar Phil Colana, un Phil Colanai es paiztiku viņu mohēras dziju, Tilija, un viņa bija ļoti maiga. Viņa bija tik maiga, un viņiem bija vēl viena merino dzija, es tagad aizmirsu vienu nosaukumu, bet Avija, man liekas, un viņa arī ir ļoti maiga. Un viņiem bija uzvedīs paraudzīšu ar to mohēru un ar to merino, un sanāca ļoti maigs, patīkams adījums. Es vēlāk gribu apskatīt konkrēti šos abas modeļus, cik viņi maksā un kāda ir metrāžas. Un visticamāk, kad es tādu kombināciju pasūtīšu, un varbūt to pašu vesti Marsija uzvedīšu, vai varbūt tās jau citu vesti. Laikam man tā būs tāda tradīcija katru gadu jaunu vesti adīt. Jā, man ļoti patika tas salikums. Labi, domāju, ka ar to mēs arī beigsim runāt. Tev uz nākošā reize. Atā!